Pāru izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas. Esiet sveicināti pāru izaicinājumā. Mani sauc Mārtiņš, un kopā mēs ejam šo ceļu, lai padarītu savas laulības daudz jaudīgākas un izdzīvotu tajās dzīvību un dzīvības pārpilnību. Šī jau ir 3. izaicinājuma nedēļa, un es ceru, ka jums sanāca izpildīt pagājušās nedēļas uzdevumu. Un es ceru, ka jums ir sanācis novienoties par kādu kopīgu vīziju un kopīgu mērķi, kurā būsiet iesaistīti jūs abi. Tāpatās es gribu atgādināt arī to, ka viens randiņš visu jūsu laulību neizmainīs. Mums savās ģimenēs ir jāsāk veidot randiņu kultūru, un iešanu randiņā ir jāpārvērš par ieradumu. Katru nedēļu mums ir jāatrod laiks, kur divatā mēs kā laulāts pāris izraujamies no ikdienas menedžmenta un pavadam laiku divatā. Arī šīs nedēļas uzdevums būs saistīts ar laiku divatā. Un es jums gribu uzdot jautājumu. Kādi ir jūsu vakari pirms gulētiešanas, kad jūs jau atrodaties savās laulību gultās? Bībelē, vēstulē Ebrejiem 13. nodaļā 4. pantā ir rakstīts: laulība, lai ir visiem godā un laulības gulta neaptraipīta. Un šeit es gribētu, lai mēs saprotam šo vārdu nozīmi. Laulība, lai ir visiem godā. Vārds godā grieķu valodā nozīmē kaut kas dārgs, vērtīgs un cienījams. Tas nav kaut kas pašsaprotams, tas ir kaut kas, ko mēs sargājam. Un otra lieta, ko Dieva vārds mums saka, lai mūsu laulības gulta paliek neaptraipīta. Vārds neaptraipīta nozīmē kaut kas tīrs un nesabojāts. Citiem vārdiem sakot, ka laulības gulta ir tā vieta, kur mēs atsakamies vilkt iekšā ikdienas notikumus, bet kur mēs varam fokusēties viens uz otru. Statistika rāda, ka 51% pieaugušo saka, ka viens no lielākajiem traucēkļiem viņu attiecībās ir telefons. Un iespējams, mums jau tā vairāk nav tikai statistika, bet tā ir mūsu ikdiena. Un tā vietā, lai komunicētu ar savu laulāto, mēs bieži vien vairāk komunicējam ar telefoniem. Vai arī tā vietā, lai pārunātu, kā mums ir gājis pa dienu, mēs vakaros veltam šo laiku, lai skatītos uz izdomātiem stāstiem Netflixā vai kādās citās video straumēšanas platformās. Un šeit šīs nedēļas izaicinājums. Sākot no šī vakara, stundu pirms gulētiešanas, kad jūs kā pāris ejat gulēt, veltiet laiku viens otram, nevis telefoniem vai citiem gadžetiem. Izvēlaties savā laulības gultā nevilkt neko citu iekšā kā viens otru un veltiet sevi viens otram. Runājiet savā starpā. Jūs varat sākt ar vienkāršiem jautājumiem, uzprasīt savam laulātajam, kā tev šodien ir gājis pa dienu, kas ir tās lietas, kas varbūt tev izsūc bateriju, un kas ir tās lietas, par kurām tu uztraucies. Kalpojiet viens otram ar sarunām. Tāpat jūs viens otram varat uzdot dziļākus jautājumus. Piemēram, kas pēdējā laikā tev manī ir licis justies mīlētam vai novērtētam, vai mīlētai vai novērtētai? Vēl viens ļoti svarīgs jautājums, kuru vajadzētu uzdot vismaz reizi nedēļā. Kur tu šobrīd mūsu attiecībās jūties vientuļš vai vientuļa, nesaprasts vai nesaprasta? Un ja mēs ikdienā čekosim šos jautājumus, mēs jau būsim pusuzvarā uz izdevušos laulību. Noliec šo stundu pirms gulētiešanas, ka tas ir laiks, kurā tu ravē un strādā pie sava dārziņa, kurš saucās laulība. Iespējams, sākums būs grūts, bet es ticu, ja mēs spērsim šos soļus, mums visiem izdosies.
Lai Dieva žēlastība un viņa svētība mūs pavada šajā nedēļā un uz tikšanos nākamā pirmdiena pāru izaicinājumā. Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm. www.sozo.lv